Sveiki, draugi! Mans vārds ir Dzons, un šodien mēs atskatīsim Japānas filmas pavēlnieku Hideo Kojimas datorspēli Dzelzs pārsums CSV Spoku sāpe. Šī ir 7. spēle Dzelzs pārsums CS sarakstā, ja skaits spēles pēc cipaņiem aiz nosaukumu. Dzelzs pārsums CSV Spoku sāpe turpina leģendārā varoņa lielais boss, vai kā labāk pazīstams Stūskas stāsts. Tas ir CS turpinājums iepriekšējai MGS spēlei Zemes nulles, kuras bija turpinājums spēlei Mīlas staigātājs, kur bija turpinājums spēlei Tūs gādājs. Šajā spēlē Tūska atgriezās attiecot Skelgalvas tejai par to, ka viņš iznīcināja viņa draugus Āmija bez zobasām. Cilvēki, kuri spēlēs iepriekšējā Kojimas spēles, sapratīs, ka šīs spēles ies uz daudz tumšākām tēmām nekā iepriekš. Kas vai stāsts zīgris iepriekšējām spēlēm? Nukālo ieroci un naulo dzelzs pārsvaru apturēšanu, tas liekas daudz smagāks nekā iepriekš, jo viss spēlē tiek parādīts ar tumšāku toni, nevis kā iepriekšējās spēlēs, kuras stāsts prezentācija atgādināja anime stāstus. Spēles galveno valoni arī vairs neierunāja Dāvis Nīdējs, kur bija ierunājis visu MGS galveno valonu balsis, bet gan Kīfers Sūdavans. Spēlējot cauri MGS, likās, ka Kīferam nepatīk runāt, jo salīdzinot ar iepriekšējām spēlēm, viņš runā apmēram 9% mazāk. Spēles grafika. Kaut vai nav krīzes līmenī, nav nemaz tik slikta. Protams, ja sevi bāzīs sienās, varēs redzēt, ka tekstūras ir papildus, bet tas īsti spēle neskat, jo kur cilvēks nespēj savu seju sienās. Viena lieta gan man ļoti patīk. Augsts kvalitātes kustība, ģestera un animācijas. Katra filmiņa jūtas ar dzīves un spiedzes pilnu, jo Kojima māk turēt rokās kameru. Doktors Kojima atkal labi pasādājas ar spēli. Viens no iemesliem, kāpēc viņas spēles ir cik labi atpazīstamas, ir, jo to spēle ir cik labi un diversēts izstrādāts. Šī spēle nav izņēmums. Katru sastāvdi ap pēcnieku ir iespējams uzsākt tik daudz veidos, cik var iedomāties. Ierocus, masīnus, savus spēlniekus, bāzi un citas lietas ir iespējams uztīrēt tā, ka tos nevarēs atpazīt. Lielā bossa arsenāls arī diezgan liels. Ir iespējams izvēlēties ap diezgan daudz ierociem, kurus, kā jau minēju, var uztīrēt līdz nelabumam. Botam arī ir pilns maisiņš ar ierīcēm, kas palīdz uzvarēt pēcniekus, piemēram, MGS ikoniskā kaste, cigārs, kuras mažīs skriekt laikam ies uz priekšu un namatas. Spēles maskēšanās mekānikas ir diezgan labi izstrādātas pats par sevi, bet bieži liksies, ka spēles sargi vai ir akli, vai vienkārši viņiem no leģendārā lielā bossa ir bail. Uzskatu, ka arī marķēšanās sistēma diezgan nevajadzīga, jo tā spēle padara neskaitāmas reizes vieglāku. Tas arī noved pie tā, ka lielam bossam pārnieki nav vajadzīgi, jo šie atkal spēle padara daudz vieglāk. Ja jūs, kas suns var samalstēt visus spēciniekus apkārt jau 100 metrus rādījusā, un snaiperis vienkārši visus apsauc. Protams, ja iekrūsi tazā. Spēle ir sadalīta divās zonās – Āfrikā un Afganistānā. Abas šīs zonas ir cik vien atvērtas, cik var gribēt. Bet nekādi īpaši interesanti objekti tajās nav, ja neskait mazas izņēmumus. Bet tomēr, lielā bossā mazas bāze nelikās īpaši izstrādāt. Protams, ir iespējams par to laikās un skaidrīt, bet tur arī izskaidrs beidzas, jo īpaši izskaidrs atrast nevarēs. Vienīgā interesantā lieta, kas mazas bāzē notiek, ir cīņas pret dzīviem cilvēkiem, kas dusiņi atgādina savu sēriju iebrukumus, bet ar laiku tas sāks apnikt.
Nobeigumā varu teikt, ka spēle ļoti patīk gan cilvēkiem, kuri MGS nekad nav spēlējusi, gan cilvēkiem, kuri ir MGS entuziasti. Bet ja vēlaties spēlēt kaut ko līdzīgi iepriekšējām MGS spēlēm, būsiet vīlusies. Alright, peace out, bitches!